Pēc literatūras datiem 1–2% no jebkurā ādā ievadītā preparāta var būt alerģiska reakcija. Alerģiskas reakcijas iedalās gan kā akūtās, pie kā pieder anafilakse vai lokālais kairinājuma dermatīts, gan kā novēlotas reakcijas, kas parasti ir iekaisīga rakstura. Es savā praksē akūtas reakcijas uz biorevitalizantiem neesmu novērojusi, bet arvien vairāk pie mums klinikā griežās pacienti, kuri pēc eksotiskām injekcijām, kā piemēram polinukleotīdu, jeb lašas spermas injekcijām un arī egzosomu injekcijām ir bijuši novērotas dažādas ādas un anafilaktiskās reakcijas. Tas ir ļoti trauksmains brīdinājums tam, ka arvien vairāk šīs te aktīvās vielas tiek izmantotas ne mediķu un ne ārstu rokās.